tu vairāk iemācīsies pavadot biznesā 1,5–2 gadus, nekā mainot 6 biznesa modeļus vienā gadu laikā, vai mēģinot pārdot 6 pakalpojumus. Nu, tad jautājums laikam viens. Ko tad, Džek, mēs esam iemācījušies no tā? Ko jūs esat paņēmuši pēdējos 3 mēnešos? Ko jūs esat iemācījušies, sapratuši? Es teiktu tā, ka laikam pat ne to, ka sapratuši, sajutuši. Sajutuši. Ka viss skaidrs. Ir tik milzīgs potenciāls. Jā, ka ir potenciāls, jo plus mums vēl arī mūsu varbūt tāda uzņēmēja darbībai, tādai nopietnai, kad mēs pieķērāmies ir apritējis gads. Un kad visādi vienkārši ir gājis un zini, ka tu tāds vēl kā pa tumšu istabu vienkārši tā, kas te, un šobrīd gan pat tur ir skaidrāks, kur mēs virzamies, gan arī šīs challenge palīdzēja saprast, kā to varbūt iekustināt. Tāpēc es teiktu tā, ka varbūt, priekš manis ir sajūta. Iemācīties katru dienu mācāmies. Bet savākās kopā ar to, ko es no rīta teicu, atceries? Es teicu šorīt no rīta ierakstot podcastu, teicu, ka tu vairāk iemācīsies pavadot biznesā 1,5–2 gadus, nekā mainot 6 biznesa modeļus vienā gadu laikā, vai mēģinot pārdot 6 pakalpojumus. Vienkārši centies palikt biznesā, that's the secret sauce. Tā kā, ja tu vēlies visu savā dzīvē unlockot, vienkārši paliec biznesā pēc iespējas ilgāk. Tas baigs svarīgi.